Beidzot varam sāp, mana sirds to jūt. Jā, mēs tas uzspēlējam, kā saka. Es nezinu, man vairs nevelk vispār spēles. Vecais kās pultis, kuram bija šitās? Tas Dendijam. Jā, tikai tagad tas ir tas, kas ir fonā. Tur iesprausts, viņas patiesībā var paspēlēt. Jā, viņas ir pilnībā funkcionējušas. Es vienkārši zinu, kaut kad bija tādas pultis, bet es tur atceros, Sega bija Zilitons pirmie tur kaut kādi. Bija vēl apaļais UFO tāds, bija arī ar pulti, bet ar vadu laikam bija pults, man liekas. Jā, visi viņi bija ar vadu. Visiem bija vadu pulti. Visi viņi īstenībā ir Nintendo. Visi viņi ir Pakaļdarinājums, ne? Visi viņi ir briesmīgi. Bet tajā laikā, kad nebija nekā cita. No. Zin kā, tajā laikā bija tas, man radiniece strādāja tur, kur tagad Narvesen noņēma nost. Tur tā saucamā krosa māja, kas iznāk pie policijas blakus. Tur tagad, es nezinu, kas tur tagad ir. Kādreiz tur bija kancelēja, kaut kāds centrs, kas tur bija. Bet Pūce, ja? Ne pūce, bet aizpūce dziļāk, kas ir. Nu, tā kā restījis starp Gulbja laboratoriju pūci, tajā stāvlokumā tā māja galā. Latelekomā? Latelekomā, jā. Un tajā man strādāja radiniece. Un tur augšā, tur, kur kādreiz bija mākslas galerija, tur bija krosa skapji. Tādas rindas tādas tipa. Nu, tie sakaru skapji komentātori, visi tie aparāti, kas bija. Jā, man tētis tur strādāja. Jā? Nu, un tajā laikā bija tas, kad vienīgā dienā stunda bija, kad bija pilnīgs klusums, kad neviens kontakts netekšķēja. Bija tā, kad rādīja vienkārši Marija seriālu. tas bija tā, ka, iedomājies, Klusā stunda, bet tas bija pirmais seriāls. Tas bija pirmais seriāls. Nē, pirmais seriāls bija, laikam, bija Rabiņa Izaura. Jā, Verdzera Izaura. Jā. Tur onkulis man skatījās. Jā, ar krievu valodā tur bija, laikam, tulkojums vai. Daniels tā domā. Tā, kur es tagad... Tā būs šeit bija pīkstelis jāuzliek. Turpat pie policijas tur bija Misene. Un tur no Telekoma stiepa vadiņus ārā. Rātiņas. Un mēs ar riteņiem braucām klāt un viņus cēlām ārā un policija mūs dzenāja. Mēs domājam, kāpēc viņi mūs dzenā? Mēs taču tikai vadiņus paņēmām. Bet tas taču bija tajā laikā vispār kroņa numurs. Tev bija... Vai tev bija ar Ļonoks, vai tev bija kaut kāds, nezinu, tur... Pieķīši bija satīti, un kuram jau bija pilns pietītos. Baigo pacietību prasīja, lai pietītu visu disku. Jā. Baigi daudz darba tas prasīja. Bet tas bija vienkārši krūti, ja tev bija baltas drātiņas, zilas drātiņas. Nebija jau arī dabūt, kur viņas tajā Misenē tur ļoti labi viņi metā ārā. Īstenībā viņi metā vārā vadus ārā. Tas Jā. Tagad nemestu. Tagad es domāju, tagad būtu, zin kā, norakstīšanas akts, tur kaut kāds utilizācijas akts, kaut kas tās bija. Bet tajā laikā bija tā, ka, zin kā, izmetam Misenē izmeta. Jā, izmetam izmeta, jā. Nebija, laikam, arī tā, ka baigās viņus tur fenderēja tādā izpratnē, kā tagad, teiksim, kad aplasa. Gan jau, moši, ka bija kaut kāda, labi, bērni aplasīja, tas skaidrs. Mēs arī savā laikā arī pudles lasījām, tāpēc, ka varēja salasīt pudles. Tur, kur tagad ir 5. elements, tur galā bija pudeļu nodošanas vieta, un tur bija burkas, šampanieša pudeles, alus pudeles, un parasti jau šampanieša pudeles bija, laikam, Balzāma bija visvērtīgākās. Balzāma bija? Jo viņas bija māla. Un viņas rubli pudelē maksā, es atceros, es stiepu ļoti. Bet, man liekas, šampīm, laikam, bija 5 centīmi. Vai kā bija. Un pa 2, pa 3 bija. Es atceros, ka tur strādāja tāda viena veca tante, un viņa redzēja, ka atnāk bērni. Pastās, kas tā tur par pudelēm ir? Tur tāda, viņa pastās, šitā brāķis noliek maliņā. Šitā, noliek maliņā, ja? Un beigās man vecā māte pastāstīja, un saka, kā, viņi nevar tā izbraķēt tos pudeles, tās visas pudeles ļoti labas, ir tā pārdevēja darīja kā. Viņa paņem daļu pudeles, paskatās brāķēties un noliek maliņā, ja? Un pēc tam, kad jūs aizgājas projām visi, ja? Viņa tās pudeles nodod kā savējās. Un paņem no kases piķi vienkārši, un tad viņa pa dienu tur salasās kaut kādas tur tās kapeikas. Tas bizness. Kā man izklausās? Es jau tieši gribēju teikt, ka tev maši jāiet kaut kur. Tas ir tā kā parasti senčis tās tā kā uz skolu gāja. 3 no rīta pāri kalniem. Jā, 6 kilometri pāri laukam pa sniegu jābrien. 6 kilometri. No Lāča bēga, jā. Nē, tas bija tas laiks, izmā, tas bija 90 to kaut kāds, kas tie varēja būt pa gadiem? 90? 92. Pat 90. 10, 12 gadi man bija 90, 92. Saka, atceros, 2 maisiņus aizstiepi nodot, tanciņu varēja nopirkt. Šitā bērnu pasaule, kas mums bija, ne bērnu pasaule, tas veikals, kur tagad ir skaitījās. 2. stāvā bija. Jā. Un tanciņš sanāca. Un tu biji priecīgs zem skapja slēpī, jo, ja senči atradīs, tad būs baigi, kur naudu dabūji.
Tas nekas, ka pudeles nodevi. Tu esi kaut kur dabūjis naudu. Bet tu vēl pirms tam mazgāji pudeles, etiķetes skrāpēji nos, jo tu nevarēji tā vienkārši paņemt, atrast pudeli un nodot. Tā kā tagad taromātā tur nestājas uzlīme ir vai nav, vai etiķeti ir vai nav. Tad bija jāizmazgā, bija jābūt tīrām pudelēm un tikai tad turēja nodot īstenībā. Un mazgāja var paklusā, lai senči neredz. Tas viss bija jāizdara, lai neviens nezina. Bet tanciņu tāpat beigās atrada mājās un tad bija jāstāsta. Kur dabūja naudu? Kā tu labāk pastāstīji? Kur tu dabūji tagad naudu? Tanciņam. Šomi aizdeva. Skaidrs. Mums ir ciemiņš šodien. Kārtējais. Viens Vispār. no skatītājiem. Tu mums esi, laikam, sanāk trešais viesis vispār podkāstā, vai? Trešais, laikam, sanāk. Jā, trešais, jā. Mums jau tradīcija sanāk tāda. Pats uzprasījos. Tas ir ļoti labi. Nu, jā, nu. Visi varētu tā prasīties. Kautrīgi visi. Jā. Īstenībā, jā, fenomens ir tāds, ka tā, ka pēc tam kaut kur pavīda informācija par to, ka, redzēju, jums podkāsts iznāca, tur pastāst, jo mēs tur to, mēs tur šito, bet cilvēki pat nelaiko nešēro, bet skatās un klausās. Vecā paudze, kas pudeles nodeva. Kamēr mazgā etiķetes nostīmē, ko viņš tur saka? Tādā ziņā, jā. Jānis pie mums ciemos ir. Vispār turētu mums izstāstīt, kā tu sevi iepazīstini? Kas ir Jānis vispār, jā? Kas ir Jānis Dimpers? Kas tu esi pa dzīvi? Kas te pa dzīvi? Nu, skaidrs pudeles lasīja. Taņčiku nopirki. Man pat grūti izstāstīt, kas es esmu. Un sāc. Tev tā kā Zatleram tagad, kas es esmu? Es varu ieprezentēt. No reprezentu Ciemos ir uztaisi. Rakstnieks, arhitekts, Dziesmu autors. dziesmu autors un mākslas kolekcijas īpašnieks. Jā. Nē, es pilnīgi apjuku šitā izdomāt, kas es esmu. Nu, Jānis. Nu jā, vienkārši Jānis no Līvāniem. Jā, Līvānietis pa lielam. Bet tu esi- 88. gadā mēs uz šieni atbraucām. No kurienes? No Neretas. Starp Neretu un Zalvi mēs dzīvojām. Un sanāk kā mammas tēta brālis. Nu jā, mana vectēva brālis. Kas viņš man onkulis, viņš man nesanāk. Mana vectēva brālis. Mammas onkulis. Paga. Mammas onkulis. Nu redz jau. Palielam onkulis vien ir. Rāds. Un tad tā kā viņš te palika viens mājā, nu tā kā jābrauc pie viņa dzīvot. Nezinu, tajā laikos laikam tā bija normāli. Jābrauc kaut kur, jābrauc valsts darbu, iedeva Līvānos viņiem abiem. Rudnīcā gadā, jā? Nu, mamma maibojas kombinātā. Nē, viņa. Nu jā, sākumā maibojas kombinātā sencis uz meža dienas. Nu, kas tad bija agrāk mežniecībā? Tas vēl tur, nu, kas skaidrs tā mežniecības māja, kur Ubaglīča galā, jā? Jā, tur Jā. mamma arī strādāja. Viņi te beigās abi divi pa mežiem arī strādāja. Tā kā mežu jomā arī īstenībā tēvs tā arī nostrādāja visu mūžu tajā jomā. Es tā kā arī domāju, nu, pabeigšu 9. iešu uz Ogres meža tehnikumu mācīties. Nu, izsmēšu šo tēmu. 4. kursā es sapratu, nav vairs tēma mežs. Palika eksāmeni mežā, jā? Jā, nenokārtot, un es pametu skolu. Nu, tā kā augstākā nesāktā man ir, jā. Nu, Tas kas ir tikai palika taisnība. koridors tikai vēl, Jā, nu jā, un tā es te pa mašīnu tēmu aizgāju. Sapratu, ka mežs nav mans aicinājums. Bet ir tādi cilvēkiem. Man ir viens pazīstams cilvēks, kas izmācījies medicīnas akadēmiju, pabeidzis un saprata, ka viņiem patīk dresēt suņus. Un tagad dresē suņus narkotika meklētājus. Tā kā strādā muitā un kā saka, nu, cilvēks atrast savu aicinājumu dzīvē. Nu, tas, man liekas, ir... Zigā, parasti te ir tas fenomens, kad sabiedrība tā kā uzliek tādus kā rāmjus pa gadiem. Līdz 18 gadiem tev jāizdara tas, līdz 25 tas. Pabeigsi skolu, Jā, tad lielajā pabeigsi dzīvē... augstskolu un tad strādāsi profesijā. Jā, un galvenais mācies labi, lai daudz pelnītu un ko tur vēl tur darīt, lai tev būtu māja, suns, kaķis, sieva, bērni un tur dzelteni aizkari, ja? Bet īstenībā tā ir, kad bieži vien tas laiks, kurā tu audz un, nu, vai to skolu pabeidz, vai augstskolu pabeidz, tu saproti, ka tas laiks pēc tam savādāk ar citām prasībām, tīši kā tagad, piemēram. Nu, mēs pat īsti nezinām, ja tā gudīgi, kas vispār pēc 10 gadiem vispār būs pieprasīts, vai kas būs cilvēkiem topā kā dzīves aicinājums, teiksim. Aiķišņiki. Nu, varbūt Nē, es domāju, ka aiķišņiki jau vairs nebūs. Moš meža dienas. Varbūt meža dienas Viņi būs visu aktuāli. laiku ir. Vajadzēja to. Zini kā, bet tad jau arī mācīja, kā tu saki, tad jau mācīja strādāt, vajag strādāt. Kā tu pēc 9. iesi mācīties vidusskolu, vai pēc 9. aizgāji, zini, likās, kā tu tagad pēc 9. aizgāji no skolas? Ko tu tagad tur tajā profenē mācīsies? Bet, nu,
Visi nevar būt, kā saka, valsts prezidenti vai grāmatveži vai nezinu, kas tur uzņēmēji. Vai, dīvaini eksperti var būt, tur izglītība nav vajadzīga, tur pat CV nav vajadzīgs. Bet idejiski tā ir, jo es domāju, ka, zin kā, es zinu arī tādus cilvēks, kas pat dzīvi nav neko tā baigi sasnieguši, kaut ko baigi tādu unikālu, bet viņi ir baigi laimīgi cilvēki. Tur viņu satiecies, viņiem ir labi. Tu redzi, ka viņš nedzīvo baigi turīgi. Tur nav tās naudas tik daudz. Jā, nav. Jā, nav tā visa problēmas. Jā, bet tas ir fenomenāli. Viņas daudzumā. bet drīzāk tā attieksme pret dzīvi un pret tām vērtībām, kas dzīvē ir svarīgas. Tāpēc tas tā kaut kā ir, kad viņi vienkārši jūtās. Liekas, tu te ņemies pēries kaut ko plūcies, zin kā, it kā kaut tā iedomātā, kaut tā robeža, kas to tā kā jāsasniedz būt tur, nezinu, līdz tik gadiem tik. Viņi tā kaut kā tā vienkārši tā vieglāk laiž to dzīvi. Zini, kā man vēl joprojām mājās saka, tu vari palikt nopietns, un es saprotu, ka nē. Tā tad es saprotu, ka viss ir kārtībā. Tieši man bieži to pasaka sieva, tagad jau sieva, jā, tad es saprotu, viss ir kārtībā. Pirms kāzām arī pie altāra. Tu vari būt nopietnas. Jā, tur līdzīgi bija. Tur tas tāds klauna terpa stāvi tāds. Kas ir? Tur gandrīz līdzīgi bija. Deguns. Nē, tur bija bišķīt satraukums, jo, zin kā, pirmā reize. Pirmo reizi precējos, tā kā bišķi bija satraukums. Labi, ka precizēja, kam pirmā reize. Jā. Pretējā gadījumā, zin kā, būs tā kā rekord. Cik reizes precējies? 3 un abas laimīgi. Jā, 3 precējas un abas laimīgi. Jā, labs. Tā kā jā. Man, ka pateica Dainis, kā Dimperu sarunāja, jo mēs te pazīstam kā Dimperu, nevis Jāni, teikšu godīgi. Agrāk bija kā bārda. Visu laiku sauca mani par bārdu visi. Jo man bija, nātaugus tāds noaudzis. Tas nav skolas laikiem tev iesauka vai? Nē, kad es jau pēc armijas atnācu, sāku dzīvot. Tu dienu armijā, ja? Bija, jā. Sanāca, es jau baigi negribēju. Es biju loders jau baigi. Es skolu pametu, sāku kaut kur strādāt. Līvānu un mājās un logos. Kaut ko darbojos. Bet īsti tā kā negribējās arī strādāt. Gribējās tērēt naudu. Jau mašīna parādījās. Kas tu bija par mašīnu? E21 laikam sākumā bija vecais. Es domāju, ka negribās dienēt pēc tā. Jā, un es vienkārši apstīšos, kurš bija E21. Trešā sērija. Haizivs tikai divdurvīgā. Divdurvīgā, jā. Un tad tevs saka, klausies, pietiek loderēt, vai sāc nopietni kaut ko darīt, vai esi armijā. Jā, man atnāca pavēste. Tad vai ģimene vajadzēja būt, vai jāmācas. Ko, man nekā nav. Es sapratu, Sensis saka, iesi. Ko es? Jāiet, jāizgāju. Bet, tas gads, kā es teiktu. Kur tā bija dienēšana? Es Rīgā, Sardzes pulkā. Tur jau sākumā aizveda aizbraucām uz medicīnisko, tā kā iziet. Un tad es sapratu, ka nav jēgas tur kaut ko kosīt, tā sakot, jo daudzi, pat tie, kas ar mani bija kopā, balto lapu pat sev izkārtoja, notēlojot, lai neiet armijā. Un tad tu saproti savu dzīvi sabojāt, lai gadu neiet, tā kā to nodienēt. Tad es aizgāju turieni, varēju izvēlēties Alūksne vai Rīga. Es gribēju uz šitiem SUV saucamie speciālu uzdevumu vienību, jo veselība man ļāva. Bet viņi pateica, no katra rajona reizi iesaukumā mēs vienu paņemam. Bet jābūt diplomiem, sporta vēl kaut kam. Man nebija. Tad, kā es tur netiku, domāju, iešu uz Rīgu. Un tu tur arī varēja izvēlēties, kur tu gribi, vai tur par pavāru, vai tur cietumu sargāt, vai tur. Un tad mēs tur bijām otrā rota, saucamā tur sporta rota. Domāju, ko, ja gads jāvelta tam, tad vismaz pasportos iemācīsies skriet, pīpējot vismaz. Kas bija jādara, kas tur bija? Tur mēs sargājām. Daugavas stadionu bija norīkojumi, tad virssardzi, saucamo gubu. Kur tos turēja. Bet tur bija tā sporta rota, saucās ar tādu domu, ka vairāk dzenāja mūs reāli. Kamēr citi varbūt tur atpūtās, mums visu laiku bija fizo. Bet, saku, sākumā 3 kilometri jāskrien. Pirmais kilometrs ekipējumā vai vienkārši? Formā zābaki, jā. Pēc tam jau ir bruņu vestēs visu. Un tu saproti, tu nevari noskriet sākumā. Pēc tam 3 kilometrus noskrien galā, uzpīpē, viss kārtībā. Kamēr tie vēl tur skrien. Stresu nodzīvi. Jā, jo, normāli. Tā kā es varu pateikt, tas gads nav vēl daudz ko iemāca. Par sevi pastāvēt, patstāvību. Tieši tā kā dzīvot. Tu esi izmests no mājas, tev viss tur visi sveši. Režīms ir tev. Režīms, jā, ceļamies tikos, gulēt tikos. Un, labi, es vēl salīdzinoši maz trāpīju uz to saucamo dzidovšinu. Kad nebija tā? Mums bija, bet maz jau arvien mazāk palika.
tas nav pareizi. Bet tas, kā reāli tas viss gāja, kā iesākās Krievu laikā, tā, tas nodevās tālāk visu laiku. Un palika ar vien mazāk, jo cilvēki tā kā, palika drusku izglītotāki, prātīgāki, ka nevajag tur sist, jo tas arī letāli bija, ka beidzas. Tur visādi gadījumi. Tur tā lieta, mums jau īstenībā arī ir šeit ar mums Grupā dziedaušana. Jā, bet ir bijuši gadījumi, Tas jau dīgākais. mums ir bijuši gadījumi Līvānos ar, ka, teiksim, ir piekauts tā, ka principā uz visu mūžu paliek sekas un cilvēks vairs nevar atgriezties normāli sabiedriskā dzīvē. Un tādā ziņā es ar šito kaut kā nevaru nekādīgi saprast, jo man liekas, ka, zin kā, jebkurā nozarē, ja tu gribi izaudzināt profesionāli, tam ir jāiet kopā ne tikai caur, fiziskais ir viena daļa, bet otrs ir tās kaut kādas, teiksim, vērtības. Jo, piemēram, ja tu pasties uz austrumiem, piemēram, kā tur, nezinu, samurajiem, kāda filozofija ir, ja, kāda ir Ķīnā, teiksim, austrumcīņās vai tiem pašiem Tibetas mūkiem, ja, it kā liekas, viņi ir tā kā kara mašīnas uztrenēti, ja, tur skilā, teiksim, šaulinas mūki, piemēram, kas tur vispār tur naglas un adatas lauž un ko tik vēl tu nedarīja, ja, lodis ķer. Bet tiepšā laikā atkal viņam apakšā ir baigā filozofija. Šeit vienkārši bija, tāds gaļas maņamā mašīna vienkārši, tevi nošāja, nākamais iesaist tevis, šitā te vienkārši tāds konveijera princips ir. Un tāpēc man liekas, ka tiešām, ja tu gribi profesionāli izaudzināt, tev ir jābūt tam balansam starp to fizisko, starp to morālo, ētisko, bet tiešām laikā, skaidrs, ka tas ir kaujas mašīna, tā kā uztrenēts pilnīgi tās, lai tu uzdevumu izpildīt, kas kā misijā kaut kādā doties. Tas ir tāds baigi. Tas ir jāstāsta tieši tā, ka tev ir jāsaprot arī. Bet labi, ok, tu sanāk tā, ka tu atgriezies atpakaļ Līvānos, bet... Jā, es atgriezos Līvānos. Aizgāju atkal, pastrādāju Līvānu mājās un logos gadu. Kaut kas bija jādara. Un tad jau aizgāja visa autotēma, sāku strādāt ar mašīnu. Tā kā jomā. Par autotēmu es gribu pateikt. Teiktu autoinženieris, lai parunā tagad. Jā. Pārņem sarunu. Tad, kad mēs dabujām te beidzot uz podcastu, es biju aizņemts, tā kā nenācu. Gaidījāt jūs. Grafiks bija tāds, ka mums baigi bija, Tu 90. pudeles nodevi. Es vēl plānos tikai biju 90. Tāpēc tad, kad es gāju 6. klasē, tu jau ļoti aktīvi, labi, 8. klase nosacīt, jau ļoti pamatīgi ņēmies ar mašīnām. Un bija Līvānos, kas tā kustība, Kūp un slīpē. Tā viņa saucās, jā. Un mēs, kas sīki bijām, tu nemaz to gan jau nezini, bet mēs čurājām karstu. Mēs gribējām būt mēs gribējām būt daļa no Kūp un slīpē. Bet mums vēl pat nebija ne tiesība, ne mašīna, nekā, bet mēs skatījāmies, kā bija tikai sapņi. Široko, Fola šitais, kas tur kadeti vecie. Gājasēška. Lielam, Polizaitovs. Tas jau varētu būt beigās, bet sākumā, Široko bija brālim manam, man bija tas E21, Kalibra bija mums tur, Opelīši. Jā, Kalibra. Jo, zin kā, Malnavā laikam bija kaut kāds dragrejs, kad čomi mācījās Malnavā. Pie Rezenes tas ir. Jā, skolā mehāniķu, un tad tur arī viņi rīkoja dragrejsus uz lidlauku, un tad arī vietēja ar ko Kalibra skriesies, viņi tur latgaliski, puslatgaliski, rēzekniski, un tas viens atbild ar Opeli. Tā kā Kalibra bija atsevišķi, Opels atsevišķi, tas nebija viens un tas pats, jo Kalibra bija līmenis. Un te viņi tur... Ar ko Kalibra skriesies? Kalibra vispār forši izskatījās. Priekš tiem laikiem bija bet Planelis gan sportinieks. Nezinu, man tas kā taisnes tāds. Bet tā laika viņi visi tādi bija pa lielam. Tam laikam viņi arī diezgan labi gāja. BH jau kā pilotam, kā BMW jau. Sagriezt uz tevis bišķīt. Es tieši tagad aizpildīju vakar kaut kādu testu. Te bija kaut kāda izlecama un tur telefona aizpildi testu un pateiksim tev mašīnu piemērotāku. Protams, aizpildīju, atbildēju uz jautājumiem un pateicu, ka BMW. Nē, vecie BMW, ok, bet jaunie nē. Tas nekas. Bet Kūp un slīpē kā vispār radās? No tā, ka jūs vienkārši izdomājat, ka, nezinu, sanāk garāžās un kaut ko darīt ar dzelžiem, kā saka, vai bija sacensības kaut kādas, kuru vajadzēja uzvarēt? Pa lielam nosaukums vispār radās Jēkabpils lidlaukā, laikam, jo tajā laikā mēs tur aktīvi braucām uz Jēkabpils lidlauku, tad drīkstēja tur rīkot dragreisus, neviens tur neiztika. Sestdienās mēs tur regulāri braucām pēc darba, beidzas tur vienos darbs, sestdienas, man bija jāstrādā sestdienās. Un tad viss uz lidlauku. Un tad kaut kā
Bračka ar savu to Bruno Široko, viņam pirmais bija briesmīgs. Kaut cik gāja, salīdzinoši negāja, protams. Tagad tavs dīzelis labāk iet, bet tam laikam jau likās kaut cik iet. Un viņš visu laiku tur spolēja ar viņu. Un Bērziņš, Sandis, jā, kaut kā nobļāvās kupu un slīpē kaut ko un uztaisīja diplomu Bračkam. Tā kā par spolēšanu un uzrakstīja kupu un slīpē. Un tā tas nosaukums aizgāja. Protams, viņš tur varbūt likās tajam laikam smieklīgs vai kā tur, bet un tad tā čomi arī pievilkās. Reāli jau kā pirmajā forsāžā bišķitā. Cik jūs kopā bijāt vispār tā branža kopējā? Palielam tā branža arī ir tagad, tikai, protams, visiem ir ģimenes, ar Zaziem brauc. Arī ar Zaziem. Škodām. Jā, Škodām mainas, kā dzīvē viss, bet tā kā mums savs kaut kāda saraksta ir, tas viss bars tā kā turās kopā. Jums bija tas fórums tur vienu brīdi. Bija, jā, bet tad visi WhatsAppi to visu noēda. Tas īstenībā kruta bija. Jā. Mēs, kas sīki bijām, mēs lasījām, un kā tur, kurš tur ļoti interesanti bija lasīt īstenībā. Jums, man liekas, jums forši bija, jums tā dabiski sanāca tas. Tur jau visi prasti puikas palielam. Dažreiz zini, YouTube ieslēdz kaut ko. Un skaties, liekas... Tāpēc, ka to filmē kontentam. Tur viss ir filmēts. Citreiz tu ieslēdz un ir forši. Tāpēc, ka dabīgi. Jā, tieši tā, tas organiskais fils, ja ir tajā visā, tad tu tiešām... Jūs nedomājat, negribētu kanālu taisīt? Tas skaties, tagad auto kanāli YouTube Latvijā viena no populārākajiem. Jā, bet viņi visi, es nevaru viņus skatīties, tāpēc, ka puse ir tik samākslota, ka man tas tracina. Plus tās reklāmas visas. Jātaisa, bet tad jau tev kaut kādu vectēvu kanāliņu. Braucāt pāri Latvijai vai ko? Bija. Rīdziņas bija, man liekas, ne? Nebija jūsu Deltas, Rīgas, viss kaut kas bija, mopēdu daudz savācām. Vienkārši mēs pamazām kaut kā tur pievilkās. Viens čoms, otrs čoms, trešais draugs. Tad mums tur bija savs inženieris Valters Irviņš, tur servis viņam tagad. Un tad viņš jau bija tas nemiera cēlājs, ka vajag kaut ko būvēt, ka vajag kaut ko skrūvēt un ka vajag vēl, kā mēs teicām, sēņu burka viņam ir līdzi visu laiku, viņš viņas pāēd un vajag skrūvēt. Un brīžam jau bija nelaimīgs, likās Valter, metam mieru, rīt uz gonku vajag pagulēt. Un viņš saka, vajag vēl te zem paneļa nocirst kronšteinu, lai mašīna paliek vieglāka. Un viņš to visu, viņš tā kā dzina uz priekšu, bet Attiecīgi tu aizbrauc uz kaut kādām sacensībām un tu jūti, ka tu vari tur kaut kādu lielo puiku, kā teikt, noskriet. Kas par sacensībām? Dragreis? Jā, tā arī aizgāja Dragreis. Jēkabpils lidlaukā mēs tur gāzējām. Un tad jau izdomājām, ka vajag braukt uz Rīgu, uz biķerniekiem. Pirmais vispār to izdarīja, kas aizbrauca Jānis Dzenis. Viņam bija Skona, divdurīga sarkana. Un tad viņš aizbrauca uz biķerniekiem, tur puikas ar BMW sabraukuši visi. Un tad viņš, man liekas, neatceros, tika vai netika caur kvalifikāciju, bet viņš tur diezgan viņus pamocīja, tos rīciniekus. Vienkārši aplis vai kā? Nē, Dragreis. 400 metri. Biķerniekos bija 200 metri, jo tur īsa taisne. Tur nevarēja 400 metrus. Tā kā. Un tam laikam jau viņš tā kā parādīja, ka var ar maziem līdzekļiem arī pabraukt pret tiem kuriem ir lielie līdzekļi. Kā mēs viņus saucām lielie puiši. Viņš tas atgādina to stāstu, kur vienā intervijā, kad atcerieties, kad motokrosā Kristers Serģis ar Arti Rasmani vinnēja, un Čeļi brauc uz pirmo, kad viņi pirmoreiz čempionu nocēla, viņi aizbrauc uz turieni, un budžeta nav. Atbalst tur francūži, vācieši, visiem tur kaut kādi kemperi, kas tur vēl tur ēdienas, viss tur lāziņ, kā tur servisā, tur džeki skrūvē, visu tur viņiem tur strādā, viss tā. Viņiem nekā nav. Viņi paši panākti skrūvē to mocī, kā saka, uz buržuju, kas vienkārši uzsilda savu konservus un lupi iekšā. Viņš saka, un mēs no sākuma tā kā nērti jutāmies, tā kā kauns, visi tik turīgi, tā mēs tad nabadzīņi atbraukšam. Un viņi paņem pirmo vietu. Un viņš saka, mēs atbraucam nākošajā grāvā, skatāmies, francūži, vācieši, visi buržuļi, kas silda konservus. Varbūt nostrādās. Tur ir tāds lēgas. Jā, vienkārši tas, ka mums tā ļoti tā smieklīgi palika, ka visi tā pēkšņi tā kā sāka skatīties mums un tā kopēt. Viņi beidzot atbrauc normālā kemperi. Jā, naudu dabūjuši sponsorus. Jā, tas tā kā dzīvē, viss apgriežās otrādāk īstenībā šādos situācijās. Te jau arī tā bija īstenībā, kad mēs tur vācāmies, tur taisījām saucamās nekārtības te Līvānos. Mums jau arī teica, kas no šitiem izaugs pa lielam visiem, nekas. Un tagad skatos uz čomiem riņķī, visi pie vietas, neviens nekur nav pazudis. Iztrakojās, kā saka, kur vajadzēja. Ar policiju nebija uz problēmu, Tas bija jautrs laiks. Tad vajadzēja domāt, kā un kas tad nebija WhatsApp sarakstes, kurā galā policisti, kur kas. Tad bija vilciens glābiņš mums.
aiztaisas pārbrauktu ciet. Mēs esam uz saucamā Kasperene, mēs viņu saucām. Mēs ar tā saucam. Fabrikas iela. Mēs tur maucam. Skatāmies, vilciens iet uz beigām. Policija jau pie pārbrauktuves stāv. Vilciens aizbrauc, atbrauc policija. Noliek visus rindā. Bet to bija policisti mācēja. Daži bija, kas nevis lika sodus, bet korekti parunāja, pateica, un mēs sapratām, šodien pietiek. Un viss, mēs tā kā klausījām. Nu, protams, bija, kad arī neklausījām, bet, Vairāk tā kā neklausījām. Bet šitas, man liekas, ir baigi svarīgi, kad arī no likuma pārstāvja puses, teiksim, ka ir tāda sava sapratne, jo es atceros, kad mēs tikko sākām braukāt Līvanos uz skrituļdēļiem un ar BMX-iem. Tur, kur tagad ir tas, pie Rego laukums, ja, mēs tur vēl nebija izbūvēts, vienkārši bija liels tās asfaltāts, visas placis tās bija. Un mēs tur bijām, pirmie tur bleķa slaidus likām, tur no vecām gultām taisījām rampas un ko tik vēl nedarījām. Mēs tur dēļiem braukājām. Un tajā laikā, es neatceros teikt tos policistu uzvārdus, bet bija vairāk, kas domāja, bija atbraukšana tipa un stāsta. Ziniet, vispār, tur tie jaunieši, un tad tie maziem ritentiņiem tādiem braukā tur, jā, viņi tur to. Tas bija laiks, kad, principā, tikko 2000. Gada sākums varēja būt, kad īstenībā nebija ne tādu skateparku. Mēs pat nezinājām, ka tāds skateparks pat eksistē. Vienkārši, tev ir iela, tev ir trotuārs, tev ir kāda apmalīte, un tu priecīgs lēkāt par to apmalīti bija, ja? Un tad tas ir, kad īstenībā, ka viņi tā kā arī viņi tā nobrauc, gan tā noskatās, mēs stāvam, tur svilpojam, tipa, ja, malā aizbrauc, viņi atkal turpinām braukāties. Vai, piemēram, viens bija pie kultūras centra arī ārā sniegs vēl, tā kā tagad apmēram tas ledēns tāds, ja? Mums baigi gribās skeitot. Tā nojumīti, kas ir, tur jau baigi labi bija, jo mēs tur braukājāmies un mācījāmies, kas saka, tur savus paliecienus, tos olījus taisījām, kaut ko tādu. Un atceros toreiz Sopolis attaisa durvis. Kas te notiekās? Kamarš mājās, kur ir 7 vakarā. No kur? Un tā mēs aizgājām ar saviem skrituļdēļiem projām no turienes. Bet tas tā ir īstenībā, ka, tu vari tā kā saproti, ka tas tā kā nav legāli vai likuma atļauts īsti, bet nav jau arī tā, ka tu pilnībā nocēri saknē. Tu kāds saki, vai tad kāds izaug par baigot tur bandītu vai kā savādāk. Visi kā saka, darīt to, kas viņiem patīk, un ne jau visās pilsētās ir iespēja vai placis vai vieta, kur tu vari darīt tieši to, ko tu gribi darīt. Jā, rekur pēc pētījums bija, man liekas, Amerikā, ka izdomāja ārpus pilsētas legāli uztaisīt biķernieku trasi, lai var ārdīties. Dari, ko gribi, bet tikai tur. Un viņi samazināja to vispār pārkāpumus uz ielām, sodus, ātrumu, visi izārdās. Kūp tur slīpē. Salauž kaut ko. Mājās brauc, visi. Jā, tu savu tvaiku nolaidi un mierīgs. Redzi, varbūt jums būtu kaut kāda vairāk iespēja ar tiem skateboardiem braukt. Madars Rāzma, kāds te vēl viens Līvanos izaugta pareizi. Jā, kāpēc taču, varbūt, jā, tu jau nezini, kas no viņa izaugs. Tas tāpat, man tur arī liekas, bērnībām gribējās ļoti sintizatoru. Senči pateica, kam tev viņu vajag, ko te šito te... Varbūt es tagad būtu 4. Tur jau tā lieta īstenībā, tu nekad nevari pateikt. Jā. Mani fascinē tā, ka tīpaši, kad bērni saka no serijas tādu teikumu apmēram, kur man tas dzīvē noderēs? Es saku, draugs mīļais, ja tu zinātu, kas tev dzīvē vēl var noderēt un cik vēl tev dzīve mainīsies, ja? Jo liekas, ka nē, man tagad patīk, piemēram, grupa tur Maneskin, jā, un man visu mūžu viņa patiks, jā. Es saku, nebūs tā, nepatiks. Tu augsi, tu mainīsies un tev, kas saka, būs citas. Paklausīsies nostalģiski un atkal klausīsies kaut ko citu. Tieši tā. Šitā skolā, es atcerējos, nesen maiturība bija. Tur bija jārasē, un es atceros, kas tas vispār ir, kad uz klučus jārasē pie Ernstona? Kur sēdi, tur zīmē, viņš vēl tur saka, tā ne tā resnāka līnija tievāk. Es domāju, kas tas ir? Un man reāli tas ir viens no priekšmējiem, kas man reāli noderēja pēc tam universitātē. Laikam tas un kāda matemātika. Jo pārējais reāli, principā, varēja iztikt. Tajā brīdī es zīmēju tās līnijas, domāju, kam tas vajadzīgs? Jā. Tāpat ir svešvalodas bija, tad arī vācu valodu mācījos. Pabeidzu 9. un skolotājs saka, tev tur kaut kāds 6 sanāk, būs labi. Es viņai saku, man tur vispār ogrē nevajadzēs. Kāda vācu valoda, ko vienalga aizēju tur. Tur taču 3 gadi vidusskola. Tomēr vajadzēs. Likās, kam tas viss vajadzīgs? Vāciski saproti kaut ko? Sprechen Sie Deutsch? Jā. Tagad angļu valoda vairāk nodarot nemācījos, tagad jāmācas no jauna. Šitā īstenībā es arī dzirdēju daudz, kas ir nožēlojuši, ka tā kā no sākuma ir vācu un beigās dzīve iegrozas tā, ka tieši angļu vajag. Un tad jau saka, jā, bet man nav vairs tie gadi, lai mācītos tagad valodu, zin kā tur grūti tas. Jā, valodu mācīties.
tas nebija īstenībā tā ļoti svētīga lieta. Es arī, piemēram, es franču licejā, kad to savu franceni zinu iekšā, ja? Es tagad sanāk jau gadus kaut kādus jau, cik jau 20 kaut kādus neesmu tā runājis, tā nopietni franču valodā. Kaut kādas lietas, tomēr tu atceries, tu zini, kā tā valoda skan. Kā pasūtīt kādu. Jā, bet tiepšā laikā, teiksim, es ļoti labprāt gribētu, lai tā valoda būtu. Bet atkal, valoda tas ir instruments. Viņš jālieto. Kā nelietot tā viss, viņu pazaudē vienkārši. Tas nav ar riteni braukt. Jā, kāpēc? Kur tas fenomens ir? Ar riteni taču, tad... Tici man, pavasarī, kad izolats riteni, pirmais brauciens ir bailīgāks. Starp citu, jūsu banda tikai uz mašīnām vai uz močiem arī? Bija arī moči. Valters tagad nopietni ar moci tur braukā, salīdzinoši. Daži mūsēji ar močiem, tā kā arī tagad nopietni uz močiem pārgāja. Bet tajā laikā bija mašīnas, tad drusku kaut kur mocis pa vidu Valteram bija. Varbūt arī vēl, bet es saku daudzas lietas. Tu ar mocim? Man bija jāva. Ārprāts, tādas atmiņas jāvā ar plasmasām apkrauta tajā laikā. Ja domājies, kaut kādā 2000, kā baiks. Man bija daži eksemplāri. Un bija Jēkabpilī. Man bija jāva tiesība, protams, nebija. Kādas tur tiesības močai tagad nav, tad nebija. Un Jēkabpilī bija kaut kāds motociklistus sajiets. Un es ar jau braukšu līdzi. Un, man liekas, Raimonds tad ar jau brauca un šitie Līvānu kverkus jau, man liekas, viņi uzreiz pateica, jūs ar savām javām braucat pa aizmugurī, jo jums viņas smirdēs. Labi. Bet tā jau arī viņa taisnība teica, neko jau tur viens gudrinieks. Ko tu tur liesi to krievu eļļu tur? Jā, lai bija autols klāt ar benzīnu jāšķiet. Viņš saka, lai importa eļļu nedūmos. Es paklausu, piegāžu to importa eļļu. Tieku pie Jēkabpils un jūtu, tas mocis sāk ķīlēt. Viņš jau nedzesējas, vairs tā eļļa neder. Un es tur pa beigām kaut kā izmocīju uz turieni. Mājās vēl trakāk mocīju, kamēr tiku no Jēkabpils, likās tas garākais ceļš kaut kāds manā mūžā. Ātrāk par 90, man liekas, tā jāva negāja. Mošī ne 90. Šausmas. Tad es sapratu, tas nav mans. Bet tu uz Jēkabpili brauc, es braucu līdzi, mēs bijām ar Čomu līdz Odesai, viņš ar Urālu. Viņam ir iekšas, jā. Atpakaļ ceļā mums maksimālais bija 60, ja nemaldos. Cik jūs tur nedēļu brauca? Nedēļu brauca vairāk. Mēs 10 dienas laikam. Tas jau kļūst par dzīves stilu vienkārši. Pēc tam negribas vairs ātrāk braukt. Brauksim lēnām. Ar kā, jā? Tajā ātrumā jau tā kā man bija Hondiņa Shadows. Kruizerīts tāds vienkārši. Es biju piešāvies jau tur telefonā, ziņas skatos. Jo liekas tik garlaicīgi, tu vari braukt tā 110, tā mierīgi kruīzā. Tev uz 60 jābrauc. Un Čomam nopietna sēga uz savu Urālīšu. Viņš tur gan jau slēdžus tur visus. Kādas slēdžus? Vienīgo. Tu taču viss notiek reāli. Tas tā kā agrāk. Es atceros, ka man sencim bija Žigulis, kāpēciņa. Un tas ir, ka, lai tu aizbrauktu uz Rīgu no Līvāniem, to bija pusgarāžu jāņem līdzi, to bija iepriekšējā nedēļas nogalē, sestdienas svētdien bija zem Žiguļa jāguļ, jāsavāc tā mašīna tādā kombinācijā, lai viņa aizbrauktu vispār, un tas bija baigais notikums. Bet tajā laikā šoferis bija īsta profesija, nevis tā kā tagad, cipa piecēlies izdarīt Barankas grozītājs. Bija jāzina vārstu, kādas tur paplāksnes, pēc cik kilometriem jāregulē. Un vēl jau, lai uz Rīgu aizbrauktu, vispirms ģimenei bija jāizstrīda savā starpā, jo mēs taču braucam uz Rīgu. Ko? Nedēļu tur bija notikums, pirms tam visi tur runāja. Termos ar sviestmaizēm līdz uz beņķu un aiziet. Cik reizes bija jāstājas uz Rīgu, ja brauc? Es nezinu, es atceros, ka vienreiz man kaimiņš viņa mamma nopirka Zaporožecu, tas kā vabolīti, tas kas modulis skaitās. Un brauc uz Depsu reģistrēt. Un mēs braucām, un 3 reizes mēs stājāmies lejām ūdeni no Daugavas. Man šito sencis teica. Man ir plasas pudelis sūtīja uz Daugavas krastu. Ka brauc uz Daugavpilī obligāta apstāšanās pie Nīcgiles kaut kur. Jā, paņem apdesē viņu. Un tad aiz Līksas kaut kāds gabals vēl kā pabrauc. Principā viņi bija satrenēti ar elektromobili braukt. Arī brauc, apstājies, pusstundu palādē un brauc tālāk. Zin kā, vasarā karsts saulē. Bet, tur viņš teica, cirka skola jāpabeidz. Tas tāpēc, ka toreiz, vienkārši tagad Bračka braukāņam ir zapiņš un vēl viņi ar čomiem kopā brauc. Viņi tā ziemā izbrauca Baltiju, vēl kur bija ar to zapiņu. Vienkārši tajā laikā visa problēma bija nepareizas smēru ielas.
Tagad lej labas eļļas motorā un nekarst nekas, un viņi brauc pavasarī, sezonas atklāšana ir zapiņiem, tad tur noslēgums, izbraucieni. Viņi brauc tur Rīga, Ventspils, jebkur un nelūst un iet viņi. Vienkārši tajā laikā nebija normāla smērmiela, eļļa nepareizā, motors karst, jo viņam jau nav dzēsēšanas tās. Bet tur, man liekas, berzē strādā. Jā, viņš ar gaisu dzēsē, eļļa nepareiza, viss viņš tur pavisam, visas tādas lietas. Tur jau tā tehnika, liekas, tajā laikā vispār bija tāda, ka tur viss ir tik elementāri primitīvs un pat pašā saknē nav paredzēts, lai ilgstoši, kā saka, kaut ko darītu ar viņu. Ja motors, tad viņam noteikti jāsabrūk. Ja tur hadrina, viņai būtu jāsalūst. Tas lai ir ko darīt visu laiku. Tas nāk, kā Angļi saka, keep people busy. Lai neaizbēg no Padomju Savienības. Lai ir piesīvi. Jāteica kaut kas izcili sūdīgs, lai nevar iedēmaz aizbēgt. Es atceros, kā Riku stāstīja par Volgām, tas bija, laikam par Volgām vai par Rafiem, kad no Krievijas kaut kuras tur pilsētas no rūpnīcas dzina uz Rīgu, atbrauca kaut kā 30% no tām visām, tad imantā viņas pārskrūvēja, lai pēc tam pa visu Latviju izsūtītu. Un tad beigās bija, kas uz Baltkrieviju gāja, tas arī, principā, pie Daugavpils pēc tam vēlreiz remontēja. Tā neaizbrauca. Un no kādām tur citām pāris simts mašīnām, tur, principā, daži 10 tikai vispār spēja aizripot līdz gala mērķim, nerunājot par to, ka tur vēl tur varbūt jābrauc ar viņām. Tā tehnika bija tāda, Man pasniedzējs bija viens stāstīja par to, kāpēc tās mašīnas bija tik sliktas. Viņam stāstīja viņa pasniedzējs, man liekas, viņam bija uzvārds Biķernieks, Valentīns Biķernieks. Labs uzvārds. Un viņš pat taisīja kursa darbu, viņš mēģināja izpētīt kaut ko saistībā, kāpēc rūsē tās tačkas tik ļoti. Un viņam tas laikam secinājums bija tāds, ka tā pieeja ražošanai ir tāda, ka, ja, piemēram, Amerikā vai Eiropā, tur, piemēram, jāieber tik 10 kg, jāieber tajā spainī, kur tu vāri to metālu, tad viņi tā arī izdara. Krievu tajā cehā viņš iet, maisis pārplīsis, tur birst ārā, viņš aiziet, ieber, te kaut kas palika. Ar visu maisu tur iemet iekšā, pavāra tur kaut ko. Pamaisa. Papīpē, normāli. Tāda beigās laikam viņš secināja, ka tā ir tas attieksmes jautājums, bet... Varētu būt, jā. Un otrs ir arī izēvielu jautājums tajā laikā bija. Protams. Kāds tur izēja? Jā, jo tajā laikā, man liekas, kvalitātes kontrola, bija tā Gosta zīmīte. Jā, bet viņam, man liekas, laikam visām precēm bija. Viņa bija tā papīra vērta vai tā zīmoga vērta par lielam. Tur nekādas jau tādas beigās kvalitātes. Te visas jau arī tehnoloģijas bija no ārzemēm. Visas mašīnas. Kas? Kāpēc? Protams, bet arī pārpirkts. Rekur, Ford Model T, Ford savu konvejeru pārdeva Krievijai. Ieviesa Krievijā to te konvejeru, un tās pirmās mašīnas tips A vai kā viņas saucās, tas, kas bija principā Ford Model T, tikai uztaisīs kā kravinieks un kā tur tāds primitīvs. Visas tās Krievi ir kaut kur. Tāpat tās ir Moskvičs, taču bija Opelas atvests kā trofeja, ja nemaldos. Jā. Es par Moskvičiem atceros tikai vienu stāstu. Kāpēc tā Žiguļi bija tādā topā, Moskviči nebija? Tāpēc, ka Žiguļiem bija... Tā kā golfiņš tā laika. Kaut kas tur bija labāk uztaisīts. Viņš bija komfortablāks, tāpēc, ka es pabraucīju ar vienu, ar otru, no Moskviča pārkāpjot uz Žiguli. Moskvičs bija viņu pašu kopēts, Žiguls bija nopirkts, gatavs. Viņš gāja arī labāk, komfortablāks. Tas tāpat man arī, vienu brīdi bija kadets vecais 80. gada, un tad es to kadetu pārdevu un nopirku E30. Un es iekāpu E30, un man likās, 1.8 karburators, kā viņš iet. Vispār tā var būt? Jā, un pēc tā Opeļa likās, kas tas par draņķi bija, kā es ar viņu vispār braucu. Jau... Es par Moskviču atceros, man sensīts stāstīja sensenos laikos Latvijā, ka Latvijas gāze, ka vēl bija ieciknis šeit te pie Strinielā. Viņiem bija tas Moskvičs ar tavu būdiņu tādu, tas kombi vai kā viņš sauc. Kombi. Jā, kombinētais. Un viņam priekšnieks brauca, viņiem no Līvāniem uz Daugavpils regulāri braukāt. Un tagad viņiem priekšnieks tur bieži vien braucot pa ceļam, iebrauc pie māsa radīt kaut kādu tur tā pa ceļam. Šis tur iebrauc kādu reizi pie tiem radiem, un šie radi kā vienam produktus dot līdzi. Un čals bija ziema, viņam tur iedot tur piens, krējums, biespens, kas tur vēl, un sīpolu kuli iedot, tad diezgan palielu. Viņš saka, paņem to visu, atbrauc uz Līvāniem, produktus paņem, bet to sīpolu kuli aizmirst mašīnā.
Moskvičs stāv garāžā. Nu, labi, tur stāv kaut kādas pāris dienas. Un Sencīs saka, tagad mana kārta braukt ar to Moskviču uz Daugavpili pie priekšniecības un tā tālāk. Un viņš saka, mēs tā braucam un jūtu kaut kas tā kā beņķī kustās. Viņš saka, nevar saprast. Viņš saka, atspere paralons, nevar saprast. Nu, labi, brauc tālāk. Tagad atbrauc uz turieni, viņš saka, zinies, tu paņēmi to Moskviču, saka, es jūtu, ka kāds jūtīgs beņķis tāds beigās tāds ir. Nu, kas tur varēja būt? Aiziet pastās. Viņš saka, oi, reku, man ir sīpoli. Paņem sīpols, viņš, kur sīpoli? Čaumlas tikai. Nu, es saprotu, kas pa figņu. Tagad paiet vēl pāris dienas kaut kāda tā grāmata, saka, cipa jābrauc uz kasi vai kur tu tipa aizvedat mani. Šie brauc, Sencīs saka, točne beņķi, kaut kas nav, reāli, kustās kaut kas. Tagad atbrauc, neko neaizteikt, neko pilnīgi. Tagad nākamajā dienā priekšnieks saka, man vajag vēlreiz Moskviču, es braucu vēlreiz, cipa, es iebraukšu vēl tur pie radiem, vēl tur, un tagad viņi brauc, un tā grāmata saka, klausies, zini ko, es negribēju neko teikt priekšniekam, bet vispār tajā beņķī ir žurkas. Jo viņas ir to sīpolu sapēduši, viņi migu uztaisījuši tur mašīnā. Jo es kā Moskvičs garāžā stāvē. Un viņš saka, un mēs visi iecaknī sēžam rēcam, ka priekšnieks ar žurkām beņķī aizbrauc uz Daugavpili un brauc atpakaļ. Un tā beigās, tad izdzina, kā saka, ļauno dēmonu no beņķa apakšas un bija izgrausts sārā pilnīgi viss tas parlons. Tas parlons arī bija tā laikā beņķīm tāds nezinu. Viņas visu apēd, jā. Jā, tur visu izēja. Mēs zinām, kā tas ir. Viņas sagrauž to visu. Beņķus un paralonus. Jūs varam ar tagad? Gadās? Nē, Sindi paberu, ja man viņas traucē. Un viņas jau no laukiem nāk iekšā došanas ziemot. Siltumā viņas grib ienākt, jā, tur telpā. Un, protams, ielēn beņķos. Paralonus pagraust. Nu jā, mums jau arī bija 2 džeriji. Mēs arī bijām, vienu vakaru miskasti. Aizēja garām, čaukst kaut kas, domāju, miskastā kaut kas notika, pagriezies kāda džerijs. Jā. Bet viņi, kā saka, mamma daba iekārto visu, bet nav tagad bijis īstenībā kaut kur. Jums te troksnis liels, tāpēc viņas nevar izturēt. Nē, mēs slāzdas salikām, viņas te laikām. Nav ko ēst vienkārši. Tā kā. No? Kas mums aizmirsi vai neatceries? Nevar atcerēties to, ko neesi nekad zinājis. Grūti būs. Pamēģini vēlreiz. Ko domā par elektromobīļiem? Tu man? Jā. Tieši sakrita tāds labs gadījums. Sievai iedeva darba mašīnu elektroauto, un tad es teicu, tagad gads paies, un es varēšu objektīvi par to mašīnu pateikt, jo būs vasara pagājusi, ziema, nevis tikai cilvēka priekšstats iekāpa, wow, kā viņa iet. Visiem, kā viņa iet labi, jā. Viņa iet, jā, tas ir, viņa iet kaut cik. Bet doma, bērnu uz dārziņu aizvest, un ja ir otra mašīna, tad viņai ideāli, es piekrītu. Ziema, vasara, forši. Bet ja man tā kā bija uz Liepāju jābrauc. Sieva viena negribēja, viņai tā kā saka tālu atbrauc līdzi. Paņēmām bērnu un doju kā ekskursijā. Ja man ir jāstājas kaut kur pusceļā un stunda jāvelta lādēšanai, es varu uz Liepāju aizbraukt bez apstājas. Tā kā man kafiju paņem un es braucu. Man nevajag tur vingrot un vēl. Un tad es stundu un labākais mēs braucam. Ieplānojam, apstāsimies te, uzlādēsim benzīnu tankā, iesim kafiju, paņemsim, pasēdēsim. Pieslēdzu mašīnu, ieju benzīnu tankā. Tur nav kur sēdēt. Ārā rudens, lietus. Un kur sēžam mašīnā stundu, 2 tā. Bērns aizmugurē krēslā, mēs katrs savā telefonā stundu. Un skatos, pēc laika jau pat stunda nepagāja, viss laiks ir pagājis, varam braukt, pietiks līdz Liepājai. Izbraucam, braucam, lietus līstu, ieslēdz tīrītājus. Gribas pabraukt 104, 105, saproti, baterija ātri krīt, braucam 97. Jo ātrāk tā kā sāk vairāk ēst, braucam, lietus līsts, slotiņas strādā, skatos, krīt baterija, iebraucam Liepājās, 20 km atlikšu vai 30, saprotu. Viss mašīna, ko izrēķināja, nojuka viņai viss tas rēķins, jo sākās lietus. Viņa neierēķina slotiņas, viss. Un reāli, es saku, ko trešo reizi būtu stājušies tad. Es tā kā otru auto, pilsētā, Rīgā, vai privātmājā dzīvojot, lai ir kur lādēt. Jo, ja man jādzenā uz Astarti, tā kā Līvānos ir viens lādētājs, arī piemērs. Viņai darbā vēl nebija lādētāji, dzina uz Astarti, paskatās aplikācijā, brīvs braukšu tur.
aizbrauc uz Astarti, nestrādā aparāts. Aplikācija to neparāda. Zvana viņa uz Rīgu, jums nestrādā aparāts. Jā, tiešām nestrādā. Mēs salabosim. Kur tev lādēt? Labi, aizbrauc tur darbā, izvelk pagarinātāju, uzliek lādēt. Saku, neesam mēs gatavi viņiem. Kā bija tajā, kad bija tie lielie mīnusi, tagad šoziem ja vasarā viņai rāda bateriju 400 km, tad ziemā paliek 200 lielajos augstumos. Jā. Bet tā iet, braukt var. Braukt var, bet atkal sākas, vajag pasildīt akumulātoru pirms lādēšanas, pabraukāt un vēl. Man tas neder. Man patīk, es iekāpu, iedarbināju, zinu, man ir pilna bāka, es braucu uz Liepāju, viss, es paņemu pa vidu kafiju un maucu tālāk. Man nevajag tur tās pauzes. Un tas arī ir laiks, ja man stunda tur jāzaudē, stunda atpakaļ. 5 stundu vietā. Tādā ziņā. Bet es pat vairāk par to, ka tu kā visu dzīvi ar mašīnām ņemies, motori, eļļa, tu viņu iedarbini, piemēram, veco jābēhu iedarbini, viņa rūc. Smaržo tur no izpūtēja. Tahometru pācel. Un nav bišķi žēl tā kā, ka tas aiziet prom kaut kur. Tas neaizies prom. Manam mūžam pietiks. Es arī biju vienu brīdi pabrauc ar dīzeli, bet es to smaku neizturēju. Es nevaru šo smaku izturēt. Es nopirku atkal benzīnieku un labi, viņš tur kluss un tur, nerūc, viņš kaut cik iet. Protams, tajā vecajā iekāp, tur viss tur izjūtas, smarža, tur viss tas, Jo arī skaties tās skaņu arī taču liek virsū elektromobīļiem. Jā, ne tikai elektromobīļiem. Arī Lamborghini, kur to savu to, laikam, Hurricane vai Aventador modeli, kur izlaida, smuks pēc vēlna, arī elektromobīļu versija tipa, jā. Bet neaizgāja pārdoši, tāpēc, ka viss, kas iekāp no serijas, kur ir motora skaņa no serijas, ka nav tas, kā šitas te Pavarotti, vai kurš tas bija, kur teica, ka Ferrari, ka jums nav tur mūzikas atskaņotāji Ferrari, viņš nevajag. Mūzika un reiz muguras, jā. Nepazudīs tiem iekšdedzes reku Porsche taču izcīnīja, man liekas, kopā ar Lamborghini, ka viņi ražos arī iekšdedzes zinājis pēc 35. gada, jo viņi sintētisku degvielu ražos un viss, jo daudzi negrib pāriet uz elektroauto. Daudz, kur vienkārši arī nevar pagaidāt. Arī nevar, arī negrib. Ļoti nepraktiski vispār tas ir. Kā tu toreiz stāstīji, nedomājies, ja tev pusē Līvānu pilsētas vajadzētu, piemēram, pat ja būtu vairākas uzlādes stacijas, tev vajag, piemēram, tev rindas stāv uz uzlādi, piemēram, ja? Pirms darba tu neieskriesi, tas nav tā kā ieliec pistoli, ieliec 20 litrus un aizšauj, ja? Tu gaidi stundu, divas, amošu rindā, amošu aizsala pēkšņi kaut kāds tur rozeti vai vats vai kas nokliņē, ja? Tas tādā ziņā ir baigi, tā saka, nepraktiski ikdienā. Mašīnai, nevis viņa un iedomājies, ja tagad, teiksim, tāds operatīvais dienas tev ir. Atvainojiet, mēs nevaram atbraukt pie jums uz izsaukumu, jo mums lādējas vēl, vēl 40 minūtes. Jā, nenomirsiet vēl 40 minūtes. Es lasīju, ka šis nav kaitīgs. Var paciesties. Jā, ugunsdzēsiem tas pats apmēram. Zin kā, mums elektro, zin kā, sūknis. Tad varat nebraukt. Jā. Cik jums notiek 30% nēgas? Tad nav jēgas. Jā, tad mēs nebraucam vispār. Tas sviests vispār. Un tas pats īstenībā bija, kad par tām visām sprākšanām, par degšanām. Tagad es īstenībā ir tad vairāki kanāli YouTube un arī Instagramā, kur es redzu, kad ir, kas tā kā, tos argumentācijas liek par to pret to elektroautomobīļu feature. Un viena no lietām, kas īstenībā ir atnākusi mums no Eiropas Savienības, kas man personīgi liekas oši pēc tāda izteikta automobiļu lobija, ir tas, ka pašvaldības un valsts iestādēm, ja tu pēc, piemēram, autoparku, kas pārsniedz, tagad, ja nevalsts, tagad bija 100 000 vai cik bija, tad no tās summas tev ir 10% obligāti jābūt iepirktiem elektroautomobīļiem. Tobiš, ja tu pēc, piemēram, nezinu, skolēniem autobusus vai vienalga kāds ir transportu, ja, piemēram, tu nezinu, elektriķim bulku vāģi pēc, ja, piemēram, 4 vāģus tu pēc, ja, obligāti no tiem būtu jābūt vienam ir elektroautomobīli. Elektriķim vajag elektromobīli. No stāba rozeti visu laiku. Līvānu novadā elektriķim bulku vāģis varētu būt arī elektrisks. Bet elektriķim, tu saproti, elektriķim. Elektromobīlis. Jā, tas ir. Tad dzēkā kas brauc pumpē taku. Nē, tiem var parasti. Ar kanalizāciju, cipa, Džeks no Akas pasūtnē Rīgas ielas malā kaut kur pilna bāka braucam. Tas tāds. Šitais, man liekas, nopietnākais te tāds sarunu podcasts. Šīs pats baigi nopietnais. Mums tas vispār tā
Mums nekas. mēs pagājušajā laikam podkāstā to minējām par to, ka, kad mums viens Rīgas, kā saka, guru pateica tādu šteli, kad visi baigi podkāstos mēģina dabūt kādu sensāciju, tipa tur kāds sāk raudāt, kā tur. To jums tas nepateic, bukums. Bukums, jā. Es to redzēju. Jā, un tāpēc ir tas, ka man liekas, tur ir tā feature, ka dzīvu sarunu jau gribās reāli, nevis kaut kā tipa tur, kā scenārijas, kaut kas jāizrunā, jautājumi kaut kā ir sagatavotie, kaut kas tāds ir. Nav jautājumu? Man nē. Pilnīgi. Bet varam sagatavot. Es nākamreiz pasaukšu vēl. Labi, es atnākšu. Bet tad tikai uz jautājumiem. Jā, bet tad tā nopietni Bet tā jau ir intervija jau tāda. Un tad būs, laikam, zin kāds 30 sekundes laiks apdomāties. Tas. Tā lieta 2000 kaut kas. Jā, vai gribi būt miljonārs? Tagad tu Ko tu? Ko tu dari tādu? Tagad ar brāli kopā strādājam Diotā. Upeniekos darbojamies. Nopirkām ēku tur, jo Līvānos vairs nevarēja neko nopirkt. Gadi 4 atpakaļ 5. Nē, mums tādu vajadzēja, kur darboties, lai arī var mašīnu tur iedzīt, pacēlāja uzlikt. Uztaisījām savu uzņēmumu. Tāpēc, ka daudz bija pieredze iegūta, daudz, kur vienā vietā pastrādājot, kaut ko iemācies otrā, trešajā. Da viss jau sākās ar to, Jēkabpilī es strādāju, un es saprotu, es atbraucu mājās, man nav garīgā, man ir besis, es bļauju uz savējiem. Tu saproti, kāpēc viņi ir vainīgi? Tu tur kaut kam sāc sūdzēties par savu darbu. Liekas, ko sūdzēties? Ej prom, dari viss, un saproti, tas jau pietiek. Brālis tā kā vēl palika strādāt. Nedēļu viņš vēl nostrādāja. Viņš pateica arī. Viņš pateica, nē, pietiek viss. Tā mēs. Viņš pamainīja vēl darbu, nedēļu tajā nostrādāja un teica, nē, viss arī. Un tā sākām paši darboties. Ar auto. Bet vispār, teiksim, kā tev ir, ja salīdzini, ka tu esi darba ņēmējs un pats savu darba devējs. Kas ir tavs lielākais pluss? Tas, ka es varu darba dienā aizbraukt uz Peipusu, pazvijot. To es uzskatu par vislielāko uz šo brīdi, bet es atkal aizēju svētdienās pastrādāt. Sestdien jau vajag. Es tādā ziņā man patīk, ka es varu drusku būt neatkarīgs, kad man vajag, bet es tā kā necenšos, man liekas, ļoti daudz, kas kļūda. Es, protams, baigi gudri varu te spriest, bet tas, ka tu paliec sev par priekšnieku un tev liekas, tagad vispār varu šodien neiet, rīt varu nedarīt. Nē, mums ir grafiks, tāpat 8 starts, bērni uz dārziņu un uz darbu. Pusdienlaiks, tad līdz vakaram tur 5, 6 un mājās. Jā, tas ir produktīvs tajā dienā. Jā, bet kad vajag brīvu, tad paņem, es saku, aizbrauc pazajot, jo mūsu ziemas kādas viņas ir, ir ledus šodien, rīt nav, tātad šodien jābrauc. Nē, man liekas, tā brības sajūta ir tā īstenībā, ka tu... Un zini kā, otrs tas, kad arī bieži vien ir tu nodarbini, teiksim, man arī iepriekšējās darbvietās, kuras strādājis, piemēram, finanšu sektorā. Zini kā, tu strādā un tu esi pastrādājis stundas, un kā tu saki, nav tā garīgā vienkārši. Un man bija īstenībā, Rīgā man bija tāds viens periods, ka pēdējie gadi, kad es strādāju tur finansēs, un man bija tā, ka reāli es atnāku mājās, un man pat uz veikalu negribās iet. Man liekas, ka tas ir tukšs, jā, bet man reāli negribās iet ārā no mājas vienkārši. Tāpēc, ka man besīja tas pļaunieku kontingents, kas tur apkārt visu laiku ir, jā. Man besīja tas, ka sestdienas rītos man kāpņtelpā guļ narkomāns pie misiniem atrubījies, jā. Un tev jāiet. Kā tas var besīt? Vienkārši, man bija tāds reāls gadījums, kad mēs ejam no rīta, tā bija sestdiena, mēs ejam no rīta ārā vai uz veikalu vai kur ejam ar sievu. Un es nevaru attaisīt durvis. Es jūtu, pretojas kaut kas. Un otrā pusē vienkārši čalis tā atslēdzies. Atpūtās. Jā, un atpūtās. Un viss, un tu nespēj viņš elpo vai neelpo. Un tā sētniece saka, viņš jau te jau no 7 rītā. Un tu pazvani šiem mediķiem, viņi saka, pagaid, mēs lādējam mašīnu. Nav laika, lai viņš vēl paguļ. 15 minūtes pagaidīs. Tikai nemodiniet viņu. Cik tālu? Tad 20. Vēl lietas sākās. Jā, to mēs neesam mums savs slotnies noēdīs bateriju, vai nē, atliekam šodien. Tā ir, jā. Bet jūs tagad jūs ņematies jau tirgojat detaļas. Mēs vispār džipus jaucam tieši pikapus. Tā kā, ar auto, rezervas daļām. Jā. Sanāk, Kur jūs viņus meklējat? Mani sociāli reāli, zin kā, es tur citreiz mājās sēžu telefonā, man sieva, kur tu tai telefonā visu laiku? Mani sociāli ir SS, Autoplīvs, tur Telegramma, pirkšanas pārdošana kanāli, jo man nav citu sociālu, ne tur
Instagrams, ne Facebook. Nekur neesmu. Draugos tikai esmu palicis, jo tur ir vecās bildes, tāpēc no turienes neesmu izdzēsies. Draugiem tas Jā, nu tur ir vecas kaut kādas to gadu bildes, tikai Jā. tāpēc. Bet tā reāli es esmu plīvus viss internetā. Un tajā visu Tie laiku tavi šķirti. klienti ir kas vienkārši jebkurš cilvēks, kas tevi atrod ar to kaut kādiem sludinājumiem vai kā Nu, viņš jā, to ir atrod? sludinājumi, vai arī tagad tas RRR ir jau tāds saits, kur ezeras daļas tirgo, tur mēs tā kā noslēdzām līgumu tur. Jo tagad viss ir internets, tas ir aizgājis, Covid ir Patiesībā, iemācījis. Cilvēki vairs negrib pirmkārt arī zvanīt. Es pats esmu tajā tēmā Vot tik daudz tas gan, jā. strādājis, jo viņš pazvana, jums ir tāda detaļa. Pagaidām neatceros, jāpaskatās, pazvaniet pēc 10 minūtēm. Protams, pēc 10 minūtēm zvana. Pagaidām nepasspēju apstīties, pazvanīju vēl pēc 10. Tu beigās Pazaudēju viņu. atveru telefonā, RRR, kur ir. Mums nevar teikt nosaukumu, es jau viņus reklamēju. Tagad, Vot, Mums Jā, tāpat mēs teikt. šodien kvasu dzeram, tā ka mums te viss- Vērvetes. Jā, un Tas tad divi bija viņš tērvetes paņem, bija. nopērk, viņam atved līdz mājām visu. Viņš ir Jā, nu, priecīgs, viņš viņam tā priecīgs, manta jā. atvest. Caur Viņš ir- Omnivu, ja, Jā, sūtat kūnu? Omniva vai vet šitie pasts DPD. Man nesen vai- no BMW X3 atnāca detaļa kaut kāda, kuru es nebiju pasūtījis. Tad ideāli tev Skatos. ir detaļa. Es skatos, atnāk kaut kas. No kura Es tāds, X3? Forši kaut kas atnāca, attaisu. Skatos, ka kaut kāds rokturis, skatos X3 BMW, kaut kāds balons. Kurš? Nē, jau Tu jau pārdevi viņu? jā. To F25. roku. Nē, es sazvanījos. Un, Atdevi, atdevu, godīgs jā. bija. Viņš pateica, jā, cipa, es laikam tur ieliku. Nepreizā DPD, kastītē. jā. Vai tavs numurs vienkārši nepareizi norādīts? Es nezinu. Labi, ka tev neatnāca izziņa, un tu atvēri linku, savadīji savus datus, un beigās tev ne roka, tur ne naudas. Tukšs konts Jā. vienkārši Nē, nu paliek. būtu tur kaut kas interesantāks. Tur zelta stieņas, piemēram. Nu jā, bet Attaisa tāpat- Tur zelts. Okay. Tad būtu jādomā, kur viņa tērēt. Jā, problēmas. nē. Un tu skaties pie mājas, pie loga, tur ārā stāv melns bembas tonētiem stikliem, domā, bļā, es laikam Šitie tā man stieņa, pakaļ. laikam tas viss ir, kaut kā nērti tā. Jā, bet tu iedomājies jau 50, Kas jau laiks pagājis, 7 minūtes. Es tur nos- Jā, es vispār neko nepastāstīju. Man liekas, mēs te tik nopļurkstējām. Tik daudz Tas ir īstenībā. tāds zini, vien mērķis, jā. Tur var tik daudz stāstīt, ka brīžam. Būs otrā sērija, Un varbūt. tad jātais otrs sērija. Nē, būs nu, vēl. ja kādam interesēs, jo es saku, nu daudz, es tagad atceries tur viss. Tur 10 Mums- gadus tas zini- bija aktīvi, tas Zini, viss kā mums bija gāja. vienreiz? Gāja. Mēs te stundu šitā nopļāpājām, pēc tam aizgājām kafiju dzert stāvam. Nē, kaut kāda figņa. Tā vai par jaunu visu. Bet ir labi. bijis, jā. Ar bijis, labi. jā. Nu, Patiesībā, kāpēc mēs sākām šos podkastus taisīt? Nu, viens no iemesliem bija popularizēt sevi kā cilvēkus, nevis kā mūziķus, jo tu nezini, kas tur bungas daudz, kaut kāds čubriks. Ja? Tā tu bišķi Tā kā tikko tranzītam aizgāja dejotājs. Neviens nezina, ka tāds Gunārs 30 gadus tur ir dejojis, bet tu teici, viņš zina, ka viņš aizies. Gunārs ir Es aizgājis. šodien arī redzēju, viņu izmet tās ziņas, Gunārs, pastos nu. aizskaidrs. Otrs ir, kā jau tu pats teici, bišķi ir tomēr uztraukums, ka tev mikrofons priekšā un gaisma spīd. Un tā kā mēs te šitā pļāpā, tu īstenībā pat nav jāfilmē. Vienkārši šitā pļāpā, ja? Un pēc tam tu aizbrauc pie bukuma uz radio. Un tev noliek tādu pašu miki, ieslēdz gaismu, un tev vairs nav uztraukuma. Lai gan tu esi jau radio ēterā. Tas arī baigos kilu uztrunāja. Bet tagad jau, kad mēs 5 esam uztaisījuši raidījumus, Jā, šovs. Pirmā sezona. vidus Daugavas televīzija, tad es saprotu, ka vispār forši cilvēki tādas lietas dara apkārt, par kurām tu pat nevari iedomāties. Kaut kādas stumbas, taisa, mašīnas. Zini, kā man liekas, tas mūsu sabiedrības viens no tādiem čīkstēšanas pamat stūrakmeņiem ir tāds, ka Lionos nekas nenotiek, Lionos nekā nav, brauciet prom. Un man liekas, draugi mīļie, jūs bišķi, ja zini kā, vienkārši man tas parasti sadusmēs, ļoti personīgi to parasti uztver, kad saka, ka Lionos nav ko darīt. Jo es arī, piemēram, 14 gadus Rīgā nodzīvoju, ja? Nu, es neatgriezos, tāpēc, ka man tagad kāds ar atvērtām rokām ir daudz ko brauc, darīt. un te ir nāc, un tagad reku tev lāps, te ir rodas bedri, ja? Nu, nē, es atnācu. Rodas liekas. Rodas liekas, jā. Es domāju, ko es darīšu, ja? Un tad kaut kā pamazām to iekārtojies dzīvē, iekārtojies pilsētā, darbā vai pats kaut ko dari. Un mums īstenībā ir ļoti daudz cilvēku, kas vienkārši tā, it kā mēs zinām, bet tieši laikā plašāk sabiedrība par to nezina, pat neuzzina, kas mums blakus dzīvo. Mums īstenībā ir apkārt diezgan daudz tādu cilvēku, kuriem nav kur sevi, kad pat vajag parādīt. Teiksim, tev ir auto detaļas, par kurām, teiksim, varbūt tās liela daļa no, kas tur jau klausīsies, skatīsies šo podkāstu, ja? Viņi pat nenojauš nemazā, viņi nezina. Nezinu, ka kaut kas tāds. Piemēram, es satiku te pirms kāda mēneša pazīstamu cilvēku. Tu tur nestrādājām auto vairs. Es saku, jau 10 gadus. Jā, es domāju, ka
no 2010. No 14. 10 gadi. Tu tur vairs nestrādā. Ok. Nu, tas ir. Bet ir tādas lietas, jā. Tāpēc... Bet par jums īstenībā gan jau izgriezīsiet šito, bet nekas. Jūs jau arī daudzi nezinu Līvānos, un es par šito biju runājis. Tas nav slikti. Stop. Es jau te... Nu šito točni izgriezīs. Jā, es pacēlu daudzus gaisā, es sāku te domāt, pagaidi. Kad es esmu dzirdējis, ka jūs uzstājaties Līvānos? Un es aizgāju uz domi, nepieteicis. Aizgāju uz kultūras centru, visiem paprasīju, kāpēc tā ir. Un man atbilde ir noveda līdz jums. Tā ka mēs varam šito atsevišķi parunāt. Koncerts mums bija 18. gadā, man liekas, pēdējais. Boikotā mums bija toreiz, jā. Bet tas bija... Nē, es domāju, ka mēs par šo jautājumu jau runājām, jo mēs arī nesaprotam. Zini, ko mēs varam pateikt? Droši vien esmu dzirdējis, ka Līvāni šajā gadā ir jauniešu galvaspilsēta. No Bauskas raštī pārņēmām stafeti šo gadu augustā, neatceros, kurā datumā tieši kaut kāds 11. bija vai 20. Baidos samalēs, bet augustā vidū, laikam, bija būs pussalā, ja nemaldos, pasākums, kur sabrauks visi jaunieši no dažādām pilsētām, visurienes no Latvijas un tā tālāk. Un viena no grupām, kas uzstāsies, būsim mēs. Tagad jau es mierīgs paliku. Jā, bet nē, īstenībā, zin kā, mēs par šo esam daudz domājuši un runājuši, jo mums ir tas, kad mēs Līvānos, lai spēlētu, zin kā, Līvānos par mums kaut kā pagrūti pašiem spēlēt ir. Jo... Nē, man nav, piemēram. Viņi vecāki, tāpēc viņi te ņēmās. Man arī kā nav. Bet man ir kaut kā, es nezinu, kāpēc man ir kaut kā grūti, jo, zin kā, tas apmēram tā kā, es nemāku patīs izstāstīt, bet man parasti liekas, kad tu nevari tā pilnībā, te neuztver tā pilnīgi nopietni tā, ka, kad tur skatus, ko dari, tur spēlē dziedi vai ārdies vai ko dari, ja? Kad tomēr uz tevi skatās tā kā, tu taču savējais, ko tu tur māžojies ar savu ģitāru? Nē. Tas pats es te atnācu, kāds pastīsies, šitais te ir atnācis, ko viņš vispār tur dara? Tā kā kaut kas te vēl teica, viņš vispār dzīvs vēl? Tad es vispār nesaprotu, kāpēc es nevarētu būt dzīvs. Redzi, par dzīvu nāvi šeit toši nav. Es labprāt uzspēlētu. Mums būs iespēja, jā. Es dabūtu 20 skatītājus vēl klāt. Pilsētas svētkos vajag. Kāpēc mums nesauc? Stop! Pilsētas svētku. Es tieši par šo teicu. Es saku, varētu viņi pilsētas svētkos nomačīt. Par galveno grupu tā kā nē. Es saku, bet tā iesildītāji jebkuri. Viņi negrib. Es sarunāšu jums, ok. Jūs spēlējat, es sarunāšu pilsētas svētkos. Jā? Viss. Un spiežam roku. Jo zini, kas ir pa lietu? Mēs bijām viesītē uz pilsētas svētkiem. Jā. Un tur spēlēja viņu vietējā blice prime-taimā 9 vakarā. Bet tas, ko viņi spēlēja, tas bija angļu valodā. Un tāds rīktīgs tāds. Un galvenais, un sēž homes. Cilvēki ar bērniem, viņi skatās, jo tas ir savējais. Bet nē, šitādai mūzikai nevienmēr vajag gomes. Es bišķi atkāpšos. Pagājušo gadu spēlējām Jēkabpilī stadionā. Roks un hokejs, jā. Visi cilvēki, kas sēž tribīnēs, mēs spēlējam. Un viens no smagākajiem gabaliem. Un es skatos, Omīte tieši ar mazmeitu. Man vienkārši, visi tur sēž, tur skābām sejām, tur kaut ko tur pakliec. Viens visu laiku liec Līvāni. Tur Omīte vienkārši, Omīte tusē. Tur apakšā iet normāla gaļa, tā teiksi. Tur forši bija, ka nospēlēt dziesmu. Tur daudz cilvēku, pusstadions, jā. Sanāk pret tribīnēm, es katru tā kā pavērst. Nospēlēt dziesmu, es austiņās, es nedzirdu īsti neko, es tikai to, ko spēlēju. Nospēlēju, un tik dzirdi, Līvāni! Tas Jēkabpilī ir. Patīkami jau, patīkami. Tāpēc viss. Bet zin kā, prasīties iet, iedod. Nevajag prasīties, nē. Es taču visu laiku jums esmu jautājis. Mēs tak vienmēr parunājam katrā reizē, kad jūs kaut kur uzstājaties. Daudz kur. Mums šobrīd ir prioritāte. Mēs tagad bišķi iepauzēsim ar aktivitātēm uz skatuvēm, jo mums gribās albumu pabīdīt uz priekšu jauno. Bet ja Līvānos līdz jūlijam jums ir laiks.
Atpūsties. Mēs Nav laika drīzāk atpūsties, mums ir laiks kādreiz Rukāsim. pastrādāt. Nu, jā. Karoči pastrādā. sarunā tur visu. Jā, es sarunā, ja es jā. to neizpildīšu, tur jau Tikai ne 2 dienā. Nu, nē. Mums ir bijis tā, ka Vismaz 3. piedāvā Nē, 2 7 dienā, un tad gados. vienkārši liekas festivāls. Kas tas bija festivāls neatceros vairs īsti, kur piedāvāja 2 dienā, mēs tādi nopietni 2 dienā, tipa. Tas no serijas, zin kā, gostas, kad vēl tikai- visi vēl tur šitie tie paikas tirgotāji vēl tur savas letes liek. Jā, un tu atbrauc, zin kā, mēs lai vai kā, es uzskatu, ka mēs diezgan normāli spēlējam. Un tu atbrauc, un tev ieliek iesildīt tādas puģēļus 13 gadīgus, kuri nemā ģitāras pat paši noskaņot. No? Mums ir bijis tā, ka nopietni. tu aizēji pie skaņotāja, un čeļi nevar noskaņot neko. Saliekam, un tā kā mēs saliekam skaņu visu, priekšu, visa, kas tur monitor, viss tas, tā arī viss paliks festivāla laiku. Neviens neko neaiztiek vienkārši. Bet viņi ir pārliecināti par sevi, viņi nedzīvo. Bet tas ir fascinējoši, ka viņi tā pārliecības viņiem pietiek tādā ziņā. Bet, labi, es saprotu, zin kā, katram ar kaut ko jau jāsāk īstenībā. Nevar būt tā, ka katrā festivālā tev būs profesionāls skaņa, gaisma, inženieri. Man patīk tas, ka mums vajag, tas bija labdarības koncerts, tas Rīgā labdarības Ukrainai. Jā, Republikā. Aizjām tur pasaka, mums vajag tur tādu tik kabeļus. Man nav tik daudz kanālu staigā. Skaņotājs staigā gar skatuvi ar vadu rokā, bet tam skaties, nomet stresēs. Toreiz, īsumā, zin kā tā pasāka, un tā menedžeri pienāk, un Džeks vienkārši, viss kārtībā. Viņš to vadu tā pret zemi, tā metā, nekas nav kārtībā. Tas ir tīri tā kā darbā. Tu aizgāji darbā, tev pasaka to, un tu saproti, tev nemaz nav tā visa, un tu besies parauji nomet. Mums televīzijā šitā bija. Mēs aizbraucam, mēs tur, zin kā, mēs iepriekš raideri aizsūtījām, tipa, vai viss kārtībā, Daniels rakstīja, jā, brauciet, tipa, atbraucām mēs kā parasti ar visu savu, mēs sekam, mums seku šito. Un Džeks tāds, paga. Tas nebūs tā, mēs tā kā nebūs tā. Vienkārši nebūs tā. Kā mēs raideri sūtījām, viss jābūt, nē, tas ir tas, ko jūs gribētu. Un tā mēs tā Nē, viņš pateica, pēc tam man par to nemaksā. Un tas sākās, jā. Mēs sākām tur cilvēkas. Un viņš tā gājas tā saka, jūs darītu, jums par to nemaksā, jūs vairāk darītu par to. Un man likās tā, nopietni. Bet viņš pēc tam tāds. Jūs no līvāniem. Nē, mēs zinām, man liekas, mēs nospēlējām. Čels redzēja, ka mēs neesam, kā saka, tur tīņu ansamblis. Un tad beigās mums pat palīdzēja nonest pedalbordus, visus vadus satina. Jā, tur beigās vēl paspēdām roku, beigie čom mēs tur šķīrāmies. Bet es pirms palielot sevi tā nav pirmā reize, kad pēc spēlēšanas skaņotājs pilnīgi maina attieksmi. Mums Igaunijā tā bija viens arī. Jā. Pēc tam jau draugs. Tas tā kā mums biķerniekos dragreisā. Pasmējās par tevi, kas šitie par pāķiem. Atbrauc ar veselu Opeli. Pēc tam tu tur dabūji piedestālu jau beigās. Gāja. Sākumā tiec caur kvalifikāciju, esi priecīgi. Netiec caur kvalifikāciju, esi atbraucis piedalīties, jau priecīgi. Tiec caur kvalifikāciju, jau vispār. 4. vietu atceros, Brač, ka pirmoreiz dabūja tā, tu ko? Tur bija visi, te līvāni rūca 2 dienas. Un tad tu tiec jau uz piedestālu. Un tad viņi saprot, nāk jau lūrēt, kas tur zem kapata. Tur jau nekā nav. Tur viss paprastot, tur bardaks. Tur vienkārši viss liekais svars izgriezt. Valters sēne sēdot, visu ir izdarījis un viss. Man škalci ganās kaut kādas tur. Tā kā, ko laiks daudz jau pagājis. Ko metam, tas kā... Viņš jau varētu vēl ilgi. Vai organizē mums konci. Jūs 2. daļu organizējat. Uztaisam 2. daļu, jā. Un taisi YouTube kanālu, kā es Kā kūpējat un slīpējat. Es būšu jums pirmais subscribers. Lecos video var atrast YouTube, uzrakstot kūpu un slīpēt, tur izmet trakus video. Jā, mums gribās. Kontentu. Vajag bišķi nolīdzenoties, nostabilizēties bišķi. Bet drīz jau šo te... Vecums. Pusmūža krīze sāksies. Nē, nav vairs krīžu, nebūs. Jā, skaidrs. Jau beidzās. Jau 2 ir bijušas. Viss mājās, domāju, ceru, ka nebūs. Viss jau ir noies. Labi, šīs patīkamās nots tad arī. Paldies. Daniels ir iesvīdis. Baigi aizrunājies. Ja mēs te devām vaļā.